Mani sauc Ēriks Niedra, un mūsu raidījumā par cilvēkiem, notikumiem, vidi, par patēriņu precēm, modi un mūziku. Par visu to, kas ietekmēs mūsu sadzīvi un veidojas mūs tādus, kādi esam šobrīd. 10. sērija, 1973. 75. gads. Baibiņu konkurss, Kolorādo vaboles, kausētais sieras dzintars, pasūtījumu galds, atjaunotā Pētera baznīca. Studijas viesi Pēteris Apinis un Mārtiņš Kleinis. 1973. gada 21. martā ar 7-5 uzvarot Sarātovas Kristālu, Rīgas Dinamo hokejisti vecākā trenera Viktora Ķihonovu vadībā izcīna tiesības nākamajā sezonā spēlēt augstākajā līgā. Turpmāk sporta pils būs pārpildīta, neskatoties uz Rīgas dinamiešu visai neveiksmīgo sezonas startu, kad ilgu laiku komanda atrodas pēdējā vietā. Tas nu ir noticis. Rīgas Dinamo hokeja meistarkomanda augstākajā līgā. Līdzjutēji jau gatavi spriest. Atkal sāksies mūsu hokeja zelta laiki. Ķihonovam ir savs viedoklis par sportistu fiziskajām slodzēm un arī par to, kurš ir vienīgais noteicējs komandā. Runā, ka pēc viņa vadītajiem treniņiem hokejistiem pa trepēm vieglāk nokāpt atmuguriski. Autoritārās vadības metodas atmaksājas. Dinamieši pārvar neveiksmu sēriju un līdzjutēji tūkstoši pieredz arī lieliskas savu elku uzvaras. Pirmajā sezonā Rīgas Dinamo hokejisti augstākajā līgā izcīna 6. vietu. Pēc biļetēm uz kārtējiem mačiem jāstāv rindās caurām naktīm, bet tai fanu daļai, kas ir gatavi Rīgas sporta pilī arī dzīvot, tiek ieviesti arī abonementi. Labākie spēlētāji ir Andris Hendelis un Vladimirs Makārovs, taču neatpaliek arī jaunie Helmuts Balderis un Haralds Vasiljevs. Dinamiešu vārtus sargā Mihails Vasiljonovs. Režisors Gunārs Piesis Rīgas kinostudijā uzsāk darbu pie Raiņa Pūt vējiņi ekranizācijas. Viss jau būtu labi. Lūgas adaptāciju veids Imants Ziedonis, vērienīgu mūziku raksta Imants Kalniņš, tikai viena nelēma. Nekāda neizdodas atrast galvenās lomas Baibiņas tēlotāji. Tiek izsludināts konkurss, kas ātri vien kļūst par sabiedrības apspriešanas objektu. 360 iespējamie Uldi, Baiba, Zanes, Gatiņi pieteicās Rīgas kinostudijas rīkotajā konkursā lomām topošajā mākslas filmā Pūt vējiņi. Iepazīšanās sākas pamazām. Kāds izskats, stāja, žesti, runas veids. Konkursa komisijā nākamās filmas autori, režisors inscenētājs Gunārs Piesis, operators Mārtiņš Kleinis, viens no scenārija autoriem Imants Ziedonis, komponists Imants Kalniņš. Kopējais skaits meitenes, cik es atceros, ir pieteicās apmēram 2500, puiši bija mazāk. Atlase bija ļoti nopietna, jo komisija bija ļoti nopietna. Bērniem vajadzēja pašiem izdomāt savus epizodus atrādīt, un vajadzēja arī epizodes no scenārija, kuras bija iedotas, kuras jāizpilda. Un tāds bija tas rūpīgais darbs. Runājot par atlasi, liela ažiotāža bija presē. Man jāsaka tā, ka ar varu piespiest iemīlēt tautas dziesmu nav iespējams. Tas ir jāmāc ilgi un ļoti sakarīgi no pedagogu puses, un arī šeit pierādījās, ka ļoti maz bērni zināja četrindas, jo tika prasīta tikai viena četrinda. Vēl tā vērtējot, man jāsaka, ka arī tāda atraisītība varbūt bērnos šodien ir daudz lielāka, ja salīdzina ar tiem gadiem, un arī tāda radošā varbūt pieeja, jo, piemēram, ja tika jautāts Gatiņam, ko viņš uzdāvinātu Baibiņai dzimšanas dienā, tad pamatā bija miltu lāpstiņi. Tur reti kāds pateica, varbūt kādu ziedu pušķi, tā kā ļoti bija tāda šaura šī tāda, aktieriskā pieeja un arī domāšana. Pamatā grupai, kas bija pamatnoteicēji, tas ir režisors, mākslinieks un es, mums tomēr izkristalizējās, ka labākais variants būs Esmeralda Ērmale, un man liekas, ka mēs nezaudējām šī gadījumā, un tas arī bija runājot par Gatiņu. 20. gadsimts postskriptum. Raidījumu atbalsta aģentūra Rīga 800 un Lat Telekom.
72. gadā Raimonds Pauls aiziet no Reo un izveido savu ansambli, kuru vēlāk nosauks par Modo. Orķestra vadību uzņēmas līdzšinējais trompetists Aivars Krūmiņš. Savukārt Raimonds Pauls 1973. gadā ar savu ansambli iestudē dziesmu ciklu ar Dainas Avotiņas dziesmu tekstiem. Un tajā ieskanas līdz šim vēl komponista dairadē nedzirdētas art roka vibrācijas. Komponista Raimonda Paula un solista Viktora Lapčenoka radošā sadarbība firmas Melodija ierakstu zālē liek skanēt jaunai dziesmai. Jauno grupu sākumā plānots saukt par studiju, bet šis plāns atkrīt un 73. gada 1. oktobrī par nosaukumu tiek apstiprināts Modo, lai afišās ietaupītu vietu, smej pats Pauls. Mūziķu sastāvam no katedrāles tiek pārvilināti ģitārists Gunārs Šimkus un bundzinieks Vladimirs Smirnovs, kurus vēlāk nomaina Mitrohins un Boldirevs. Iesaistās arī Ikšķilas ansambļa taustiņnieks Zigmārs Liepiņš, bet vietas pie mikrofoniem ieņem gan dziesmās, gan ikdienā nešķiramais Noras Bumbieres un Viktora Lapčēnoka duets. Tiek apvienoti šķietami divi pretpoli – moderns, nosacīti roķīgs pavadījums ar estrādiski vārenu vokālo sniegumu. Pauls nenoliedzam seko līdz laikam, bet neaizbaida arī savus iepriekšējos pielūdzējus. Latvijas pārtikas rūpniecība, konkrētāk piena produktu ražotāji, 73. gadā nāk klajā ar vairākiem jauninājumiem. Turpmāk piens nopērkams ne tikai pudelēs, bet arī polietilēna pakās. Savukārt Daugavpils piena kombināta Preļu pienotava ir pirmā, kas uzsāk jaunas šķirnes – čedera siera ražošanu. Šoreiz jaunā gultnē ievadīta piena upe. Preļos nodota eksploatācijā siera rūpnīcā. Lielākā Baltijas republikās. Apmierināti varēs būt visi šīs produkcijas cienītāji. Gadā saražos 2200 tonu siera. Čederas siers kož mēlē, tas ir pasaus un drupans, tāpēc pie mērenām garšām pieradušie to pērk tikai vienreiz. Čederas toties ir teicams kā piedeva citiem ēdieniem, kā arī ceptām siermaizēm. Veca paruna saka, darbs dara meistaru, bet meistars sieru. Kurš? Nu, kāds tad ir? Jā, kūst mutē. Iepazīstieties. Čeders. 73. gadā tiek celts un atklāts valsts tirdzniecības sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums Ļeņingrada, Krišjāņa Barona ielas un Raiņa bulvāra stūrī. Tautā šo populāro vietiņu, kur modernā interjerā iespējams baudīt reibinošus kokteilīšus, ātri vien iesauc par blokādi. 70. gados ir moderni nodēvēt tirgotavus un ēstuves geogrāfiskos īpašvārdos. Kas tik Rīgā nav atrodams? Maskava, Ruse, Šķecina, Rostoka, Minska, Ļeņingrada, arī Tallina. Rīgas otrā pusē Jublā pilnā sparā tirgo jaunākais un modernākais pārtikas preču pašapkalpošanās veikals Tallinā. Vēlaties individuālu apkalpošanu? Lūdzu! Kādu gabaliņu jums? Vēlaties fasētu preci? Lūdzu! Automāts iesaiņo tepat veikalā. Elektroniskie svari vienā mirklī nosaka cenu, svaru, maksājuma summu. Juglas iedzīvotāji var iegādāties gan nepieciešamo, gan arī kaut ko uz kārā zoba. Smagi nest, vediet ar ratiņiem. Modernie kases automāti nodrošina ātru apkalpošanu. Latvijas lauksaimniecība piedzīvo grūtus laikus. Kartupeļu labgrauži, Lapteno tarsa decemlineata, jeb Kolorādo vaboles, vienā naktī pat apēd vairākus laukus.
Tieši 1973. gadā Latvijas zinātnieki izgudro viņuprāt efektīvu līdzekli cīņā pret kaitēkļiem, lai gan vislabākais ir iesaistīt bērnus, kas kukainīšus no lakstiem vienkārši nolasa. Kolorādo vaboles. Zinātnieki apstiprina, ka 10 šie kaitēkļi 2 diennaktīs var pilnīgi iznīcināt kartupeļu vai tomātu lapotnes ceru. Teicam apetīte. Kā iznīcināt rījīgos ēdājus? Tiek izstrādāts jauns paņēmiens, bioloģiskais. Labgraužus inficē ar sēnīti Bovērija un pietiek ar ķimikāliju mikrodevu, lai kaitēkļi pilnīgi likvidētu. Padomju Savienības kārtējā trieciena celtne sauc pēc brīvprātīgajiem. Šoreiz tiek celta Baikāla Amūras maģistrāle. Drīz vien parādās jociņi, ka bam, tā ir skaņa, kas rodas dabūjot ar sliedi pa pieri. Baikala Amūras maģistrāle top arī padomju Latvijā, arī Rīgā, remonta un mehaniskajā rūpnīcā. Šie milzu zāģi, izveidoti uz Čeļabinskas traktora bāzes, domāti saslušas zemes griešanai. Baikāla Amūras maģistrāle ir viena no pompozākajām trieciena celtnēm, ko līdzīgi kā citas līdz varonīgajai uzvarai tā arī neizdodas novest. No plānotajiem 4300 kilometriem līdz 81. gadam uzbūvēti tikai 2000. Brīvprātīga emigrācija uz Padomju Savienību bija 5 posmi. Pirmais posms bija neapgūto zemju apgūšana 50. 60. gadi. Tā pārsvarā ir Kazahija un Krievija. Pēc tam ir 70. gadi BAMS, Baltijas Amūras maģistrāle. 80. gadi pats būtiskākais latviešu brīvprātīgās emigrācijas laiks, Ķumeņa ziemeļi, autoceļu šoseju, kā arī māju būvi Ķumeņas naftas un gāzes ieguvējiem, un tad vēl 2. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku novēršana un Slavutiču celtniecība, un pēdējais Armēnijas zemestrīces seku novēršana, kas jau ir daudz mazāk un vairāk brīvprātīgi pasākumi. Tātad lielas algas, komjaunatnes ceļazīme, iespēja saņemt dažādas preces, kuras varēja tur iegādāties pārsvarā tādēļ, ka bija apgāde no austrumu valstīm, kā no Japānas un Korejas, kas viss deva zināmas priekšrocības salīdzinot ikdienišķo dzīvi šeit. Kā arī diezgan liela atvaļinājuma, apmēram 48 dienas, un par sestdienām, svētdienām, kas nostrādāts, varēja dabūt vēl papildus atvaļinājuma dienas, tad normāls Baltijas Amūras maģistrāles strādnieks varēja nopelnīt 3-4 mēnešus atvaļinājumu. Strādādams Ķumeņas apgabalā pa dakteri, es varēju nopelnīt apmēram 800 rubļus, to 110 rubļu vietā, ko es būtu nopelnījis kā jauns dakteris šeit. Bez tam, aizbraucot uz Sibīriju, daudz latviešu ieguva negaidītu priekšrocību. Latvietis varēja strādāt par vadošu darbinieku, ko viņam bieži vien 80. gados neļāva šeit. 20. gadsimts postskriptum. Raidījumu atbalsta aģentūra Rīga 800 un Lattelekom. 1974. gadā parādās vissimboliskākais un atpazīstamākais no Latvijas sieriem – Latvijas sieru siers, dzintars. Ilgu laiku tas visvieglāk nopērkams arī Latvijas veikalos. Kausēto sieru labprāt ēd gan bērni, gan pieaugušie, tas lieti noder svētku maizītēm un arī ikdienas brokastīm. Valmieras piena kombināts. Astoņas sieras šķirnes. Valmieras, Krievzemes, Latvijas, Holandes. Šis skārums top Rīgas piena kombinātām. 25 šķirnes, 70 miljonu porciju gadā. 120 nosaukumu. Tāda ir fabrikas Laima produkcija. Startautisku izstāžu zelta un sudraba balvas iegūtas Brno, Pardubicē, Vīnē.
Oficiālajos punktos par zeltu maksā maz. Turklāt rotas lietas ar dārgakmeņiem vērtē tikai pēc zelta svara. Tāpēc pie uzpirkšanas punktu ieejas durvīm dežūrē tumsnēji cilvēki, kas piedāvā par šo preci daudz labāku cenu. Nelikumīga tirgošanās ar cēlmetāliem un vērtslietām. Šis formulējums kļūst aktuāls 70. gados un izplatīts ne tikai sadzīves valodā, bet arī miliciju aizturēšanas protokolos. 7 kilogramus zelta un platīna, unikālas monētas, guldeņus, dolārus, rubļus, mārciņas, zelta zobu kronīšus, rotas lietas. Iekšlietu ministrijas darbinieki atrada Ežēnijas Mažoles mājās. No kurienes viņai šīs vērtības? Un kādam nolūkam? Nelikumīga tirgošanās ar zeltu. Tāds ir viņas nodarījuma apzīmējums. Tagad šīs vērtības jau atrodas valsts pārziņā, bet Ežēnija Mažole strādā. Gan Spilves, gan Rumbulas lidostas kļuvušas ne tikai par šauru, bet arī tehnoloģiski novecojušas. Tāpēc 1974. gadā tiek uzsākti darbi pie jaunas lidostas izbūves. Projektētāji apgalvo, ka Rīgas jaunā lidosta esot ļoti moderna celtne un vismaz līdz 2000. gadam būšot miers. Te pilnībā jāapmierina gan pasažieru, gan profesionāļu vajadzības. Kas zina, kā īsti rodas iedvesma. Šajā pilsētā tā dzimst no nejaušības. No vēja spēlēm, no viļņu sarunām, no akmens mūzikas. Tā dzimst no priecīgas saviļņojuma svētku priekšvakarā. Šajā pilsētā, Rīgā. Arī tu esi gaidīts Rīgas 800 gadas svētkos. Gaidīts, lai iedvesmotos. Mums tepat blakus ir lietas, kuru pastāvēšanai mēs ikdienā nepievēršam uzmanību. Gaiss, zeme, ūdens, uguns, telefons. Mūsdienās telefona līnijas caurstrāvo visu, kas notiek pasaulē. Darbus un atpūtu, rūkus un priekus, visu, kas notiek ar mums. Esam tuvāk. Lattelekom. Bez ēšanas, dzeršanas un dziedāšanas svētkos pieklājas arī kārtīgi izdejoties, un Rīgas dzimšanas diena ir tā reize, kad jāņem līdz glābšanas kurpju pāris, un 18. augustā jāļaujās Dejas upes straumei. – 1975. gadā vērā ņemamu izplatību iegūst jaunā tirdzniecības forma – pasūtījumu galds. Preces šeit iespējams saņemt tikai kompleksi, kopā ar tā saucamo nagrusku, tām precēm, kuras neskādēļ neviens nepērk. Pasūtījumu galdiem eksistē arī teorētiskie tālruņa numuri, taču jāteic, vieglāk ir sajūgt prātā mēģinot tos sazvanīt, nekā stumdoties rindā. Pasūtījumu galds. Progresīva un perspektīva tirdzniecības forma. Var pasūtīt un saņemt uz vietas. Var pasūtīt pa telefonu, saņemt mājās. Svētkos tālbraucēji jūrnieki pasūta preces ar radiogrammu palīdzību. Jaungada priekšvakarā īpašas universāla veikala darbinieku brigādes nogādā svētku dāvanas daudzās mājās. 75. gadā zinātniski fantastiskās domas augstākais lidojums materializējas rūpniecības flagmaņa VEF jaunajā sabiedriskās ēdināšanas kompleksā. Norēķini šeit tiek veikti arī īpašām identifikācijas kartēm. Darbojas dažādas zāles ar dažādām virtuvēm, turklāt paralēli tam kulinārijas labumus, gan pusfabrikātus, gan jau gatavus ēdienus var iegādāties atvērtajā kulinārijas nodaļā. Maijs, svētku un dāvanu mēnesis. Lieliski tā ir plašajai rūpnīcas VEF saimei. Kapitāli rekonstruēts ēdināšanas komplekss. Tāda veida pagaidām vienīgais Padomju Savienībā.
Ēdināšanas komplekss radīts pašā VEFā. Dozatori 21. nodaļā, elektronika 40. tehnisko risinājumu autors Indulis Poga. Pat trauku mazgājumu mašīnu izstrādājuši paši vefieši. Viesi no Japāņu korporācijas Sharp ir šokēti, ka supermoderna ēdināšanas kompleksa izveidē ieguldīti milzu līdzekļi, bet vefa ražošanas procesi tikmēr ir izteikti novecojuši. 10 reizes ātrāk un droši var teikt garšīgāk kā līdz šim. Ak jā, šķiroties pats galvenais jautājums. Vai garšoja? Kara laikā, norisinoties cīņām par Rīgu, kāds šāviņš trāpa Pēterbaznīcas koka turnī, un 41. gadā tas tiek nopostīts. Atjaunota Pēterbaznīca tiek par Maskavas līdzekļiem, un tieši 1975. gadā 51 metra augstumā Pēterbaznīcas turnī tiek uzstādīts pulkstenis. Tā diametrs ir 3,1 metrs, un katra cipara augstums ir 63 centimetri. Smailei ir dots jauns uzdevums, tiks iebūvēts lifts, kurš pacels turistus līdz otrai galērijai. Tā būs tagad metāla konstrukcija, kura būs apjumta ar koku, speciāli impregnētu, un apjumta, kā tas bija agrāk, ar varas skādu. Smaile izbeigsies ar bumbu un gaili, kuri būs zeltīti. Pētergailis, jāsaka, viņš nebūs tikai 4. pēc skaita, bet viņš ir arī vēsturiski 4. pēc kārtas. Tikai niecīgs solīts pietrūka 54. gadā, lai nolīdzinātu līdz ar zemi sagravušo un izdegušo Pētera baznīcu. Tepat netālu Melngalvja nama drupas un Rācnama mūra konstrukcijas nokopa ātri ar sprādzieniem. Pētera baznīca paglāba lielie izmēri, pārāk liela ķēpa, sprieda partijas un valdības pārstāvji. Bet ne jau par dievnam atjaunošanu te kāds domāja. Kur nu? Sākotnējais 66. gada lēmums paredzēja atjaunotajā baznīcā izvietot Rīgas arhitektūras un rekonstrukcijas muzeju. Taču iedzīvotāji šurp steidza citi iemesli dēļ. Kopš 73. gada 29. jūnija par simbolisku maksu 1 rublis, iegādājoties biļeti preses nama kioskā šeit pie ieejas durvīm, ik viens varēja baudīt neaizmirstams skatus 72 metru augstumā no torņa vidējās platformas. Līdz kārotajiem liftiem, kas nogādā redzēt gribošos un sajūsmināties augstošos augšup, jāveic 58 pakāpieni pa betona kāpnēm. Savukārt stikla starpsiena, kas atdala baznīcas zāli no kāpnēm, ir nevis arhitektu vai dizaineru radošās fantāzijas auglis, bet gan kompromiss. Lieta tā, ka 73. gada aprīlī šeit ierodas ugunsdrošības inspekcija, un, ja būtu noticis pēc viņu prāta, stikla vietā šeit tagad atrastos akls mūris. Tūlīt būs, mierina sev cilvēki. Tūlīt tas ir pēc 1 minūtes un 3 sekundēm, jo lifta ātrums ir 1 metrs sekundē, bet kabīnes ietilpība 14 pasažieri. Rekur stacija! Hei, rekur Latvija, rekur osta, rekur mūsu māja. Viens par otru sauc cilvēku, pārvietodamies starp sektoriem. Fotografē, filmē vai arī iedzer pirmās šampaniešu glāzes kāzu dienā. Jaunlaulātajiem pacelšanās turnī kļuvusi par jaunu tradīciju. Brīžiem gan tieši šeit Līgava zaudēja savu balti nevainīgo plīvuriņu. To aiznes spēcīgais vējš. 20. gadsimts postskriptum. Raidījumu atbalsta aģentūra Rīga 800 un Lattelekom. 75. gadā sākas zaļo PSRS pasu nomaiņa pret jaunajām, sarkanajām. Jaunajos dokumentos vieta paredzēta 3 fotogrāfijām, kuras tiek ielīmētas attiecīgi 16 gadu vecumā dokumentu saņemot, 25 un 45 gados. Kad ielīmēta pēdējā bildīte, ļaudis dokumentu sāk dēvēt par mūža pasi. Simtiem tūkstošu padomju cilvēku jau saņēmuši jaunā parauga pases. 23. janvārī Slokā Latvijas PSR iekšlietu ministra vietnieks Biedrs Kavalieris to pasniedza pilsoņu kara un darba veterānam
Augustam Bērzupam. Kā stafeti no vecā komunista rokām padomju pilsoņa mandātu saņem jaunā paudze. Dzīvojiet tā, lai vienmēr ar lepnumu varētu sacīt: lasiet, apskaudiet. Es Padomju Savienības pilsonis. Tā bija raidījuma cikla 20. gadsimts postskriptum 10. sērija, 1973. 75. gads. Cilvēki, notikumi, vide, patēriņa preces, mode, mūzika. Viss, kas iespaidojas mūsu sadzīvi un veidojas mūs tādus, kādi esam šobrīd. Nākamajā sērijā 1976. 77. gads. Mans draugs nenopietns cilvēks. Ceļu pārvads Dzintaros, Latvijas olimpieši Monreālā, diskotēkas poligrāfiķos, autorodeo no Polijas. Visu labu un līdz nākamajai kopējo atmiņu reizei!